Valsteinis man ļāva saīsināt, bet es gribu pateikt Inārai paldies, kas ir korektore, jo man vienmēr bija Laura Rīkstiņa, es nezinu, viņa šodien ir atnākus, vai ne? Viņa vēl būs. Viņa vēl dodās. Viņa vienmēr man ir korektoru, un viņai pateica, viņai apnik, kad es nelieku pareizi komats, un man vienmēr vajag kādu, kas man tomēr pareizi saliek, bet es saku, man ir viens aizbildījums, es skolā sāku iet tikai 5. klasē. Tā kā es kaut ko esmu palaidus garām, es varu ielikt 2 komats, es varu neielikt, bet, pareizā vietā jau jāiet. Tas ir Inārs ielēs no pelns, ka viņi ķērās klāt, bet tas bija tik ātri, kā vinsuļ vētra, un Ināra veica to darbiņu. Un kā skaties, Ināriņa, tad arī ir. Jā, pasakam kādu vārdu. Saglabāt dvēselē to savu. Tad es vienmēr ir prieks ar tautas dziesmām strādāt, un paldies Dieviņam, ka mēs esam tāda tauta, kurai ir dotas tādas tautas dziesmas, ar kurām mēs varam būt stipri. Tagad es gribētu aicināt Valdu Steini, viņam ir brīnišķīgs raksts, jūs atradīsiet, bet Valds ir tas, kas skatās nākotnē. Viņam ir vienmēr, kā jau vīrietis, es neļauju viņu apstrīdēt, viņam bija savu priekšlikumu patikumību, tur viņi ir iekšā atrodam, bet tas tikai nozīmē, ka mēs esam augstas garīgās apziņas tauta, mums nav dogmas. Katrs no mums var atrast tautas dziesmā kādu tikumību un pacelt viņu gaismā, un Valds ar to ir nodarbojies. Valdi, man nav tev pušu ko dot. Es nezinu, kā es rēķināju, bet man pušu. Man daudz. Bet es tev gribētu dot vairāk, tāpēc, ka man tev vajag tev mazbērni. Jā. Tātad vēl ir. Jā, bet vairāk mazbērni, tad tev viņi ir. Vai vienīgi vai vairāk apmēr? Valdi, bet tagad parunā. Cik es drīkst? Cik es drīkst? Tā, lai mēs varam padziedāt Ramans vēl ir dziesmā. Es pateiktu par to, mazliet varbūt tās par to virtuvi. Nav tā tīri, kad es skatījos tautas dziesmas un tā, es skatījos visu āriešu tautas, kas ir pieejams. Un gan Centrāla Eiropas tautas un arī Sītijas tautas, kādas dzīvo. Un pēc tāda vēsturiskā un dažāda kultūras, dažādi materiāli, es nonācu pie tā tikumības kodeksa, ko jūs varat izlasīt. Tas ir, es viņu nosauc Latviešu tikumības kodeks, bet es viņu jau vairs nesaucu Latviešu tikumības kodeks, bet saucu āriešu tikumības kodeks, jo viņš ir, es neredzu starpības, aizvien vairāk skatoties citas āriešu tautas, kāds mums būtu atšķirības starp viņiem. Un lūdzu, es esmu izanalizējis, starp citu, spēkavots pēdējā grāmatā manā ar Māru Lindi, ko mēs izdevām kopā, ir iekšā Jēzus Kristus un visa viņas ģimenes biogrāfija. Tāds koncentrētā veidā, varbūt tās vienīgais tāds arī pieejams pasaulē izdevums, tāds, kur ir apkopot Jēzus Kristus biogrāfiju. Un ādamiešu rases ģenealoģisko koku es esmu sastādījis sākot no Nilus, kur Ādams ir tikai 27. paudzē. Es to saku tāpēc, ka mums vajag krasi novilkt tādu šausmīgu robežu. Viņi ir cita rase, mēs esam āriešu rase, viņi ir ādamiešu rase. Ir citas rases, ir tāds mans raksts par rasēm pasaulē. Un novilkt, un tas, kas ir, ko es esmu daudz rakstījis par Toru, Tanaku, Ketuvim, Devim un pāriem viņam svēto rakstu ādamiešu, ja? Mums nekā, lai viņi dzīvo savās kļuvušu kastītēs, spēlējās, viņiem ir savi tikumi, savi likumi. Un tāpēc es arī salīdzināju to, ko ādamiešu rase, ko Kainīti, Izraēļi, ko pārie, ko viņi liek priekšā, kāda ir viņu tikumība un ko viņi savu bībeli ir centušies šos gadsimtus mums ielikt. Un mums gar to nav nekāda daļa īstenībā, mēs esam citi. Un tā ir tā
tā mūsu likumība. Tas ir, runājot tikai par likumību, es gribēju pateikt to, ka izglītību es skatu daudz, kur ir Ante, ja? Es skatu daudz plašāk. Mums ir izglītība, ir apmācība, un tad 3 veidi audzināšanas, ko es skatu, tas ir fiziskā kultūra, kas ir, tad ir likumiskā, es tā pēc hierarhijas, likumiskā kultūra, fiziskā kultūra un dabas kultūra. Tad sadzīvošana ar harmoniju ar dabu. Un tas, ko mums skolā māca, tā ir valstisma izglītība, un tā nav, mums tā ir atnestā svešdienieku izglītība, un valstisma izglītība nav tā, kas būtu mums vajadzīga. Mums ir pilnīgi cita izglītības sistēma vajadzīga, kurā būtu šī audzināšana, kas patreiz nav līdzsvarā ar to datu bāzi. Bērni tagad ir tā kā biblioteka, datu bāzi tikai, ja? Tas attiecās uz to, un tāpēc tas likumības kodeks, teiksim, mums ir, tas būtu tas, jā, kas mums jāzina. Un ārkārtīgi svarīgi, ko es gribēju uzsvērt, ir to, ko mēs te rakstām daudzi, tas ir melu vēsture, kuru māca skolās. Mēs runājam par skolām un vēsturiskās apziņas veidošanu. Mums tiek veidota atžgārna, kaut kāda aizspogulīgs melu vēsture. Tūkstošiem mēs varētu paņemt jebkuru skolas grāmatu un katrā lapusē parādīt meli. Un to es pierādīt varu ar faktiem, ka tie ir meli. Tas ir attiecībā uz izglītības to sistēmu. Un tā kā mums vēl jādzied ir, patreiz es salicis būs 3 grāmatas, viens ir valstisms, jaunā sabiedriskā iekārta, mēs dzīvojam valstismu sabiedriskā iekārtā, būs par valstismu, tad pasaules jaunā kārtība, ko mums uzspiež no pasaules virsū pasaules jaunā kārtība, tad latviešu un latviskais dzīvesveids un tautvaldība. Tāds, teiksim, jūs drīzumā varēsiet lasīt. Tāds būs tāds turpinājums, un katrā ziņā mums ir par to izglītību, jo mums ir jāveido savu izglītības sistēmu, un nevis valstismu. Valstismu tas ir komunistu, fašistu, tas ir tā, tipu izglītība, dresūras tipu. Jābūt tautismam, jā? Jā, tautismas. Jā. Paldies. Paldies, Valdi. Veiksmīgs citāts, ko es atkal lūkšu Agnijai, tas ir par to, ko Valds runāja, par politiku, par to lietu, un viņš nav garš to atkal teicis Brastevičs, tas būtu kā punkts uz I par to, ko runāja Valds. Sev pakaļ palikušiem. 31. gads. Te mēs nonākam pie politikas, ja par politiku dēvējam tos kopīgos soļus, ar kuriem mēs realizējam savus ideālus un mērķus. Ak, šī politika, tā mums jāizsauc, ja padomājam par to. Tā ir tā aiza, kas mums atšķir no mums pašiem visvairāk. Politika ir vienmēr bijusi par tūlīgu un rupju priekš smalkajām kultūras un tautības problēmām. Bet vai tad nevarētu būt pasaulē tāda piemērotāka politika, kas būtu kultūras būtībai daudz uzradniecīgāk? Vai nevarētu atrast kādu jaunu politiku, kas migājas par šo veco politiku? Tā ir problēma, kas steigšu jāatrisina mūsu kultūrālās un nacionālās dzīves labā. Tā, un es domāju, ka tie ir pilnīgi svēti vārdi šobrīd, ja? Jo kamēr mēs neesam, kamēr mēs paši nevadām šo procesu, mēs esam lūdzēji, un šodien Redisons atkal vāc kopā, kur cilvēks skaidroja, ka vajag parakstīties, jo, lai vienu likumu ierosināt, mums vajag uzlikuši tādu tik daudz parakstu savākt, kas ir nereāli. Un es domāju, ka viņi arvien vairāk norobežojas no tautas, un mēs nevaram tās vēlmes piepildīt, kas mums ir ļoti aktuāls, un faktiski aktuāls priekš tautas dzīvošanas, un nevis tikai izdzīvošanas. Nu, es domāju, ka mēs runāt varētu vēl daudz par šīm un citām tēmām. Es gribētu pateikt tā. Ir no mums visiem atkarīgs tas, kā mēs tiešām, jo mums laikam ir jāpārtrauc sūdzēties, jāpārtrauc domāt, ka mēs varam ar ieročiem šajā cīņā uzvarēt. Bet mums ir jāiet tas ceļš, ko piedāvāja Rainis, jāiet ar garspēku.
Un ejot ar garspēku mums nav jāprasa šīs valsts atbalsts pat. Mēs varam iet ar garspēku paši, bet ir jābūt daudz lāčplešiem, daudz laimdotām. Un kā man vienā mistērijā teikts, un laimdotai jāmācās no spīdolas, lāčplēsī uguni kurt. Lai viņa nav tik lēna, kā mēs sakām, mēs lēni runājam, lēni darām, nu mēs esam ziemeļnieku tauta, bet te ienāk tik daudz spīdals, un viņas tos lāčplēšus mums deguna priekšā noceļ, un tam mums paliek tas, kas paliek. Tātad mums ir jābūt tām laimdotam arī tādām, nu, stipri žikarīgām. Daudz man prasa, kas tad ir latvietis, jo redziet, tie, kas pieslēgšies pie citu pasaules uzskata, tie patiesībā vairs nav latvieši. Bet, nu, protams, viņiem to teikt, tas būtu, viņiem būtu grūti saprotams. Jo, ja viņiem ir cita arhetīpa, ja viņi vēršās pie citu pasaules uzskatu, tad viņi piedarās pie tiem, kurus viņi daudzina. Un mums, bet par cik tauta mēs esam skaitliski jau ļoti sarukusi, mēs arī viņus nevaram ziedot, jeb atdot. Mums acīm redzot, ar viņiem ir jārunā, jāskaidro un jāievirpuļo viņus mūsu apritē. Jāpārliecina viņus par to, ja viņi ir kā sēklas sētas šajā zemē, tad tas nav bijis tāpat, jo Dievs ir tas lielais sēklas sējējs. Un viņam ir ļoti bēdīgi skatoties, ka viņš novāc ražu un tur ir palauz. Tur nav graudi. Bet graudi ir tie, kas iet aiz latviskā pasaules uzskatu. Nu, tā bija man galvenā doma. Es ļoti gribētu lūgt, es saliku krēslus, bet kā redzat, neviens te sēdēt negrib. Es gribētu tādu pateikt jums teikumu, vai jūs piekritīsiet, ir tāds Arvīts Limbašos, ja? Viņš man kādu laiku atpakaļ, viņš man atnesa zvanu. Tas bija gadu vai 2 atpakaļ. Viņš ar Irēnu tavs pienākums ir iezvanīt, un vēlāk viņš laikam arī Ievai ar to pašu vērsās, jo viņš zina, ka zelta laikmēt iezvana sievietes, jo sievietes jautājums risina bez kara un vardarbības. Tātad viņš man atnes šo zvanu un teica, Irēna, iezvana apmot. Es viņu teicu garīgo apmot, jo to, ka mums ir Latvijas valsts, fiziski es piekrītu, mums nevajag viņu noārdīt. Bet to, ka mums vajag šo valsts sakārtot, tas ir nenoliedzami. Un tagad es gribētu no jums dzirdēt, vai man ir tiesības šodien iezvanīt garīgo apmodu, vai mums būs daudz lāčplēšu un laimdot, kas šo domu, kas šo latvisko domu nesīs tautā, vai jūs man atbalstīsiet, ka es iezvanu šo apmodu šodien? Jā. Vai kāds ir pret šo plānu? Es jau valdis gribu teikt. Jā, lāčplēši jau pietiek vismaz kurgodu plānu, jo viņš vienīgais cīnījās, tie grāja par lēšu. Iekrita ar tas Daugavā, tas cīnījās un uzvarēja. Nu jā, kur pats, tur ir stiprs vīrs, kurmets. Jā. Nu tā, tātad es iezvanu. Es esmu laimīga, teikšu godīgi. Bet man ir ļoti prieks liels redzēt šeit sev mīļus cilvēkus, ar kuriem es esmu griezusies uz riņķi, kuri man līdzās stāvējuši ārkārtīgi daudz gadus, jo es 15 gadus rosošu šajā jomā. Un es gribētu palūgt gan Vilni Salāku, gan Ramātu, gan Dāri. Mums, ja jūs esat gatavi sniegt kādu muzikālu priekšnesumu, jo svinīgā daļa ar šo būs beigusies. Tad mēs labprāt baudītu to, jo es esmu pateikšu tā, ka gadskārtas svinamos laikus, kad cilvēku mūžu gods brīnišķīgi vada Ramants ar savu brāli Dari, un viņiem vēl ir Ingrīda, kā zieds pa vidu, ja. Tā ir tāda komanda, par kuru es varētu pateikt. Man viens zemnieks teica, Mārcis Bumbīrs, viņš teica, tie ir tīreņi. Nu, tad tīreņi ir vārds. Sirvi klube, viņi doja
Saglabāt savu. Ja tu biji tajā dziesmu sākumā. Viņš tad tevi jāatcerās, jo es dzirdēju. Viņš reiz visu pateica, pēdējā dziesmu sākumā, tas atpakaļ psiholoģiski vārdi. Tagad pavisam līdzīgi.